Esiet sveicināti! Šodien viesojamies pie krāsas speciālistiem Kraso. Sveiks, Kristap! Sveiks, Mārtiņ! Lūdzu, pastāsti par Kraso. Nu, kā jau pareizi teica, esam krāsas speciālisti, esam viens no vadošajiem krāsas tirdzniecības uzņēmumiem Baltijā, es pat teiktu, celtniecības krāsas kokam, metālam, entuziastiem un rūpniecībai kopā, bet noteikti speciālisti, jo tas ir tas mūsu galvenā lieta, mūsu cilvēki, kas spēj visu šo te pastāstīt un pārdot. Cik liela nozīme jūsu pakalpojumu sniegšanā ir klienta servisam? Noteikti jau šī pati specialitāte un šīs zināšanas un pieredze, ko mēs esam uzkrājuši vairāk nekā 23 gadu laikā. Mums tiešām ir krāsas speciālisti, kas strādā pie mums pat vairāk nekā 20 gadus. Es domāju, ka tas arī par kaut ko liecina. Un šī spēja atrast, izprast un palīdzēt klientiem, gan privātiem, gan uzņēmējiem, lai saprastu viņu vajadzību un atrastu pareizo risinājumu. Es domāju, ka tas ir tas, ko mēs mākam vislabāk. Okay. Ja tev būtu jānosauc 3 labākās īpašības klienta servisam? Sākums ir tas, lai mēs esam viegli atrodami, viegli sakontaktējami. Klientam ir jābūt iespēja mūs atrast online, piezvanīt, atnākt uz veikalu, pēc viņa izvēles, lai tas ir viegli. Un tad, kad viņš ir šeit nonācis, tad, protams, mums ir jāspēj saprast viņa vajadzību, šī uzklausīšana, empātija, lai mēs ieklausamies un saprotam, kas viņam ir vajadzīgs, kāds ir viņa projekts, kā mēs varam palīdzēt. Un tad trešais un noslēdzošais loģiskais ir tas, ka, kā mēs atrodam šo risinājumu, šī risinājuma proaktīva meklēšana, lai mēs ne tikai saprastu to vienu lietu, ko viņam vajag, bet varbūt ir nepieciešams kaut kas vēl, par ko klients nav padomājis. Jā. Ko klienti saka par jums? Kādas komplimentus tie jums sniedz? Patiesībā ļoti labas. Pat šodien, burtiski pirms jūsu atbraukšanas, saņēmām vienu, kur bija pateicība par labu servisu, par to, ka pastāstīja un izskaidroja arī nesaprotamu un bija pretīm nākoši. Tā kā patīkam to ir dzirdēt, ka mēs saņemam komplimentus tieši par šo apkalpošanu, kas ir svarīgi. Jā. Jūs esat vieni no pirmiem, kas pieteicās komplimentu mēnesim. Ko jūs sagaidat no šīs aktivitātes? Mums ļoti patika šī ideja par komplimentu mēnesi, tāpēc, ka tas ir kaut kas pozitīvs, jo varam būt nedaudz paškritiski, ka latviešiem ikdienā ir kaut ko negatīvu viegli pateikt un pakritizēt, kritiku vienmēr varam dabūt, bet patika ļoti tas, ka tas ir komplimentu mēnesis, un orientēts uz kaut ko pozitīvu. Un ko mēs sapratām, ko mēs varētu iegūt no tā, ir, ka vairāk vēl dzirdēt to, kas klientiem patīk, un skatīties un meklēt veidus, kā mēs paši varētu pilnveidoties un vēl uzlabot. Jo protams, ir vajadzīgs gan tā pāte, gan tas burkāns, tam balansam ir jābūt. Un arī no pozitīvā mēs varam izvēlēt kaut kādas atziņas, kur mēs varam kļūt labāki. Super! Cerams, ka komplimentu mēnesis jums ļaus uz sevi paskatīties un kļūt labākiem. Paldies, ka piedalāties! Paldies! Un aicinu arī citus pieteikties komplimentu mēnesim, jo ir palikuši pavisam maz dienas, bet vietas vēl ir.